Nu, labdien, dārgie draugi, tātad atpakaļ futbola eksperts studija. Otrais izlaidums, jā, un tātad, čempis notiek, viss notiek, respektīvi, un tagad spēlēs iesaistījušās C, D un E grupas komandas. Jā, šodien būs pēdējie D, bet, pašlaik viņi mums galīgi nepis, pat ja mēs skatīsimies vēlāk, jā. Tātad, kas ir noticis Eiropas čempionātā? Dodamies pie C grupas, jā, tātad C grupā spēlē Angļi, Serbi, Dāņi, Slovēņi, jā. Tur, kā neapšaubāmais favorīts Angļi, tik visus pisīs pa ceļam, jā, kā tur pāries, kā bez maz ieraujās stūri un mēģina nepiemīst bikšals, bļēt. Nihujā tā nav, jā, tātad pirmā spēle parādīja to, ka patiesībā Anglijai tas potenciāls ir baigi labais, baigi lielais, jā, bet viņi, es nezinu, speciāli, iemidzina pretinieki, kā uz fināliem, vai viņi vienkārši hujovu spēlē, jā, es tā kā, mēģinu tā kā uz otro likt. Bet tās sekojušais, jā, tātad pirmā spēle Anglija, Serbija, jā, Serbiem tā kā vairāk prognozē, ka viņi varētu būt otrā vietā, tur spēcīgi izlas un tā tālāk. Un jau pirms spēles bija tur vesela ažiotāža, jā, Angļi sadeva pa Ibaļņiku Serbiem, Serbi bišķiņ mēģināja iedot Angļiem, bet Angļi ārpus laukuma vinnēja 1-0, jā, un, laukuma arī 1-0 vinnēja, kas, protams, savs prieks ir, man, Serbi vienkārši besies, kā to savu Putina mīlestību, jā, reāli man besies, nevar ciest viņu. Bet stāsts ne par to, protams, mēs tikai futbolu, mēs prom no politikas, vispār prom no politikas, jā, mēs tik pa futbolu runājam. Tātad spēlē divi dimetriāli pretēji puslaiki, jā. Pirmais puslaiks Angļi diezgan ātri ieblīž golu un izskatās, ka viņi vienkārši, kontrolē spēli, Serbiem tur sanāca viens momentiņš, tur bija vārtu virzienā, viņi izsit, bet principā bumbas kontroli, es nepateikšu precīzi pēc procentiem, vispār izskatījās, kad 80-20, varbūt 73, bet, Angļi, pilnībā kontrolē, pilnībā, tā ka, bet neuzbruk, jā, viņi saspēlējās, ripina bumbu, jā, padod uz priekšu, izcīna, apvest māk, piespēli iedot māk, jā, bet, kaut kā izdomāja, ka, davai nesitam pa vārtiem, vai viņiem bija tāds uzstādījums, davai nesitam pa vārtiem. Un Serbi vienkārši to nevarēja izdarīt, jā, jo viņiem neļāva. Un tad otrā puslaikā, es nezinu, vai Southgates pateica Angļiem, ļaujiet uzspēlēt, mēs tomēr esam Eiropas čempionātā, lai tie puikas arī uzspēlē, vai arī Serbi tur sašņaucās kaut kādu kokaīnu vai kas, bet, skraidīgi apdirsušies, jā, otrais puslaiks, pilnīgi pretējs, Serbi uzbruk, jā, atkal, nebija nekas baigi bīstamais, bija labs moments gan Serbiem, gan Angļiem, jā, Serbi varēja izlīdzināt, Angļi varēja iziet 2-1 priekšā, Keins trāpīja pa pārlikni, jā, un kurš tur no Serbiem uzpisa, izvilka Pikfords ārā bumbu. Respektīvi, jā, 1-0, diezgan godīgs rezultāts, diezgan godīgs, kaut gan, stipri teorētiski, distancējoties no tā, ka man nepatīk Serbi, bet mēs pa politiku nerunājam, jā, distancējoties no tā, jā, tīri labi nospēlēja Serbi un būtu pelnījuši, neizšķirt, jā, pa centību, bet, principā, var redzēt, ka Angļi labāk. Un otra grupas spēle Dānija ar Slovēniju, jā, beidzās 1-1. Daudz uzskata, ka, Slovēnija ķipa ir vājākā izlaša šī grupā. Un sākumā varbūt pat tā likās, jo Dāņi tā kā mazliet labāk spēlēja, pirmie arī iesit golu, bet Slovēņi nav sūdīgāk, ne pa 1 milimetru. Normāls kapiņš izveidojās, normāli spēlīt, jā, 1-1 izlīdzināja, bija momenti gan Dāņiem vēl iepist, bija momenti arī Slovēņiem vēl iepist, jā. Tā kā varēja būt visādi, beidzās 1-1 un patiesībā beigās man pat liekas, ka Slovēņiem bija lielāka iespēja tikt pie uzvaras nekā Dāņiem. Tā kā pavisam godīgi redzēsim, ka šī grupā būs turpinājumā. Protams, tas nešķirts ir sūdīgs gan Dāņiem, gan Slovēņiem. No tāda viedokļa, ka viņiem abiem pret Angļiem jāspēlē, kas nominālie, kā saka, favorīti, jā, un viņi dabūja tikai 1 punktiņu. Redzēsim, jā, skatīsimies, neskriesim notikumiem pa priekšu. Dodamies uz D grupu, jā, D grupā tātad Holanda, Polija pirmā spēle, un tā ir vienīgā spēle, ko es esmu skaties tikai highlights, jā, nesanāca viņu noskatīties. Holandieši uzvarēja 2-1, bet cik varēja spriest, gan pēc tam palasot visādi šitādas te komentārus, gan visu skatoties highlights. Bober kurva turējās labi, jā, un poļu izlas arī nevajag norakstīt, viņi jau normāli bumbieri, jā, viņi kapājās, jā, neskatoties, ka viņiem tur ļoti daudziem spēlētājiem traumas, viņi, tā kā dzīvnieki, tā kā Bobers cīnījās, jā, ka
tu paņem kaut kādu džeberku, viņam iepis, bļaļ, dirsā, viņš vēl cīnās, no poļi izskatījās tāpat, no nihuja tur baigi labāk tie holandieši nebija, jā. Pirmie izvirzījās vadībā, tad pols izlīdzināja, jā, bļaļ, kā viņš tur izlocījās, lai ar galvu iepist, jībal kā pal, viņam, bļaļ, tas mugurkauls vienkārši salocījās kaut kādā, bļaļ, ģeometriskā figūrā, bet viņš iepist to golu, jā, nu, respektīvi 1-1, nu, un tad pēdējās beigās, pašās beigās, holandieši izvirzījās vadībā, jā, 2-1, nu, tā tad, viņi zin, pelnīt, nepelnīt uzvaru, es saku, nu, visu spēli es neesmu noskaties, tā kā grūti pateikt. Nu, un otrie, kas ir, jā, Francija, Austrija, jā, nu, Franči arī, nu, pīsģēts, nu, tādi favorīti, nu, es domāju, gan, bļaļ, no visa Āfrikas salasījuši, bļaļ, dēls, jā, paņēmuši, bļaļ, 2 francūžus izlasi, nu, tik spēlēsim, jā, nu, tik pārstāvēs Francija, bļaļ, nu, tik kapās, jā, nu, tik iekšā, jā, treneris ar starpcīt francūs, nu, pa visu komandu kaut kā 4-5 francūši tur var atrast, jā. Nu, un pirmā spēle ar Austriju, nu, Austrija pastarīts, jā. Austrija pastarīts, principā pat grupas pastarīts, nu, kā daudz uzskat. Nu, vot, un atkal nihujā tā nebija, jā. Nu, Francija vinnēja, jā, distancējoties no vispārējā, jā, un pasakot pliku rezultātu 1-0 Francijai vadībā. Bet tā spēle bija tā, ka no austrieši bija pelnījuši, nešķirt arī bija pelnījuši, jo, nu, neko franči nerādīja. Ja vēl salīdzina ar angļiem, es pat teiktu, ka franči vēl tīzlāk spēlēja, jā, tā kā, zin kā, no tādiem nomināliem favorītiem, nu, ne Anglija, ne Francija pēc pirmām spēlēm, nu, absolūti nepārliecina, jā, nu, absolūti nepārliecina, un Austrija, jā, nu, ņemot savu, kā saka, bļaļ, nu, zin kā tādu iekšējo, Hans began gingu rungu, jā, tā ka viņi var, bļaļ, ieķerties, zin kā, kājā, un bļaļ, un vismaz kaut kam nodarīt pāri. Un viņi jau sāka nodarīt pāri, jā, Mbappé, jā, zināt, nu tas, bļaļ, Āfrikas dēls, jā, zin kā, kuram patīk ļoti skriet un, bļaļ, izbrīnīt tam skatīties apkārt, kas notiek. Viņam mazliet pietaisnoja degunu, jā, kaut kādam austrietim nepatika viņa deguns, nu netīšām sanāca, un tas arī bija melnais, tā kā rasismu piepist tur nevar, jā, ka zin kā, ka vienkārši, bļaļ, šitais te Ubermenšens, bļaļ, austrietis, Frunders, Šturners izgāja ārā, bļaļ, un iepis melnēm, nepiepisīsiet tāds pats nigers pretīm, jā, tur kaut kā saskrējās, bļaļ, deguns, tur, bļaļ, puņķi pa gaisu asiņo, deguns esot lauz, bet, nu, redzēs, vai viņš tur turpinās piedalīties, varbūt masku spēlēs, vai vēl kaut ko, nu, redzēs, nu, izskatījās, tā kā, bļaļ, 1800 kaut kādos 10. gadā, jā, Ziemeļkarolīnas plantācijā, jā, kur vienkārši, bļaļ, neiģers atteicās, bļaļ, novākt cukurniedrus, un viņi vienkārši, bļaļ, saimnieks atpizdīja, nu, kaut kā tā izskatījās. Bet, nu, jā, uzvar 3 punkti, jā, 3 punkti Nīderlandai, 3 punkti Francijai. Poļiem 0, jā, un attiecīgi Austrija ar 0, nu redzēsim, interesanti grupa, jā, redzēs, kā tur viss beigsies, tā. Nu, un pēdējais E-grupa, jā, es vienkārši pierakstīs, lai nesajukt, jā. Rumānija, Ukraina, jā, nu daudzi tur teica, vot tur, bļaļ, Ukraina, nu tik nāks un pisīs, jā, nu tik nāks un pisīs, un jā, un tur paši Ukraiņi saka, jā, nu, protams, mēs apzināmies, ka tur valstī notiek karš, tāpēc puikas uz laukumu tur, bļaļ, pēdējo atstās, jā, zin, ka atstās maizīti, bļaļ, speķīti atstās, gorilku ģērtuvēs atstās visu, jā, pēdējo spēks, nu, bet, bļaļ, mēs kapāsimies. Nezinu, kam viņi to bija teikuši, jo, bļaļ, iespējams, kad komanda to nebija, nu, šito skaitu konceptu nebija iepazīstināt, jo papisa bezcerīgi, papisa rumāņiem, rumāņi čigāni. Ej, tu dirz, bļaļ, vot tāda, es teiktu, nelielākā sensācija, lielākā ir nākamā, bet otra lielākā, jā. Jo, nu, ķipa, nu, Ukraiņi, nu, pēc papīra ir stiprāki, jā, nu, man principā nekas pret Ukraiņas izlases nav, viņi spēlē normāli, jā, viņi pagājušā čempionārzei bija spēlē, bet, nu, sanāca kaut kā tā, ka, nu, vienkārši kā rumāņi čigāneļi, bļaļ, vienkārši viņas izpisa, vienkārši izpisa, 3-0, jā, un izskatījās, ka, nu, rumāņiem ir pateikts laikam, ka tur jūsējā frontē, bļaļ, džeki, dēļ dzimtenes, dēļ visa šitā, davai saņematies, bļaļ, cilvēku uz jums skatās, jūs zin, kā nācijas cerība, laikam, nu, ne tai komandai pateica, jā, nu, rumāņi, nu, labi, bļaļ, davai, jā, huisņim, nu, respektīvi, jā, 3-0, bļaļ, bezcerīgi, un tāds sākums, bļaļ, un būsim godīgi šajā grupā, kurā vēl ir nākamā spēle Slovākija, Beļģija,
Es domāju, ka Ukrainai pizdā. Es domāju, ka Ukrainai pēc šīs spēles ir pizdā. Jā, rumāņi tagad zin kā uz eiforijas. Nu, protams, atkal neskriesim notikumiem pa priekšu, jo rumāņi moška atkal uz eiforiju tur nākamos arī izpisīs, bet nu redzēsim, jā. Bet man izskatās, ka Ukraiņiem ar šito zāģi ir pizdā, jā, ka viņi nekur tālāk no grupas arī netiks. Bet pie lielākās sensācijas nenormāli patika, vakar skatījos, zin kā, un jūtu līdzi bez maz kā Latvijas spēlēt. Ne sākumā, jā. Kā Slovāki vazāja beļģus. Ej, tu dirst, bļaļ, bija sajūta, ka hokeja spēlē, jā, ka Slovākijas izlasa Beļģija spēlē hokeju. Bļaļ, beļģi nezināja, ko puceni darīt, bļaļ, viņi nezināja, pirmo puslaiku viņus vazāja tā kā mazos bērns, tā kā es tagad salasītu, zin kā iepis sogu, nu tad es vienmēr, kad aizēju spēlēt futenes, protams, pa to bumbu nevar trāpīt un tā, un mēs regulāri papisam, un tam man dirš virsū, bet tāpēc mums ir, nu mēs parasti, zin kā uzaicinām kaut kādas, nu tādas 8-gadīgas, 7-gadīgas bērns, nu kurus var, bļaļ, apspēlēt, tīri pagrūžot malā, un zin kā, nu uz tādu, nu uz morālo, jā, nu viņas fiziski noliek, tu viņas, bļaļ, pazemo, un tu beigās vinnē. Nu, tad izskatījās tā, jā, izskatījās, ka Slovāks ir iepis žigs, jā, un Beļģi ir, bļaļ, kaut kādi pirmās klases bērniņi, kas ir, nu, uzaicināti ar lielajiem onkuļiem, bļaļ, paspēlēt bumbu. Kaut kā tā, nu, otrā puslaikā bišķiņi saņēmās, jā, bija pat viens otrs bīstams uzbrukums, nu, un tad sākās labākais, jā, ka roči Slovāki izvirzījās baigā ātri vadībā kaut kādā huisazin, kurā tur līdz 20 minūtē 1-0, nu, un tagad Beļģi mēģina izbrisušies, apdirsušies, atspēlēties, jā, skraida viņi tie melnīši, tā ir, bļaļ, Francija 2, nu, respektīvi Senegāla 2, bļaļ. Skraida, jā, kaut ko dara, nihujā nesanāk. Nu, un tad beidzot, jā, pēc kaut kādas 60-65 minūtes sāk spēlēt fūzi arī Beļģi. Un iepis golu, jā, iepis golu, nu šitais Lukaku, visi, jā, Hujoks, bļaļ, tribīnas ekstāze, Beļģi ceļ tur, bļaļ, kausu, jā, mēs vinnējām tūlīt, bļaļ, iepisīs vēl otra. Hujoks tiesnes neieskaita aizmuguru, un, nu, patiesībā arī bija aizmuguru, jā, jo varēja redzēt. Gan teļukā, gan arī skatījās vāru, jā, tā tad skatījās atkārtojumu sistēmu, neieskait. Lukaku, bļaļ, tu jūs šitā, nu labi, bļaļ, davai, šis Hujaks, bļaļ, kur tur 85. minūte, vēl viens gols, bļaļ, Lukaku iepis. Hujaks ieskait, visi jau tūlīt, jā, 1-1, bļaļ, Beļģus fani atkal sajosmā izvilkām spēli. Nā, vēlreiz neieskait, jā. Var vienkārši, bļaļ, sēdēja kaut kāds baltais rasis. Viņš teica, nahuj, neskaitam, ja melnais iepis, es neskaitīšu, bļaļ, pohuj, es vairāk pie darba netikšu, bet es viņam golu neskaitīšu, bļaļ. Sukas, bļaļ, tā arī palika 1-0, bļaļ. Beigās es tā jūtu Slovākijai līdzi, jā, reāli, nu man bļaļ, reāli patīk, kad zin kā tādi, kā saucamie mazie cidīši gāž lielos vēzums. Neieskaitīja, bet bija spēle ar roku, ne pašam Lukaku, bet Džekam, kurš deva piespēli, lai nokontrolētu bumbu, viņš, nu, tā kā pavirzīja to bumbu. Tur strīdi iet, jā, ka varbūt netīšām vai vēl kaut ko, teikšu godīgi, jā, ja mums spēlējot, kur mēs spēlējam, nu, mūsu invalīdu biedrībiņi. Tie, kur spēlēja, šī arī būtu roka, tur pat strīdi nebūtu. Jā, nu šeit kaut kāda strīda rodās, ka nebija speciālā, labi, bļaļ, spēle ar roku ir, bļaļ, spēle ar roku, un ja tu viņai pieskaries tajā brīdī, kad tu mēģini nokontrolēt bumbu, tur pat, bļaļ, tiesnesim nav jābūt. Ok, tā bija tāda epizoda, ko tiesnesis no malas nevarēja redzēt, bet atkal atkārtojuma sistēma pateica, ka bija spēle ar roku. Vīs, bļaļ, 1-0 Slovākijas uzvar, un, bļaļ, nu brīnum grupā, kur vajadzēja plānots, ka pirmajās vietās būs Beļģija, Ukraina, nihu, jā, dārgie draugi, priekšēji, bļaļ, Transilvānija, Ščigāni, bļaļ, un pēc tam vidus Eiropas Ščigāni, jā, bļaļ, Rumāņi un Slovāki, bļaļ, sūkā iet lēdu, vienkārši, jā. Nu, tātad, jā, viss tas ir īsuma apskats pa 3 grupām, tātad šodien beidzot iesaistās D grupa, un tad jau atgriežamies pie A grupas, jo atkal jau iet citas spēles. Nu, ņemiet pa labu, ko varēja to darīt, jo lai visiem jauki un tā tālāk.